Es domāju, ka tas ir mūsu speciāls. Voilā! Pielikšu arī dilles, varbūt nopirkšu žūrijā. Šeit ēd saldējumu ar vīnu. Labdien! Mēs esam atgriezušies ar nākamo sēriju. Es esmu gatava turpināt pierādīt tev, kā uz pannas vai uz kādām citiem virtuves gadžetiem var pagatavot tikpat labi kā uz grila. Atceries, nu jau mēs zinām, veiksme var būt mainīga. Jā. Ko mēs šodien gatavojam? Es domāju, šodien mēs varētu pamēģināt ar kebabiem paeksperimentēt. Ko tu saki? Nu, dodamies taisīt. Un dosim pēc tam arī žūrijai vērtēt. Dosim žūrijai vērtēt. Maltā gaļa ir tev, maltā gaļa ir man. Jā. Tātad tā ir pati galvenā sastāvdaļa mūsu ļuļa kebabiem šobrīd. Absolūti, jā. Es sāku ar sīpoliem, zaļumiem un garšvielām. Jā, man tāda pati doma. Es likšu arī zaļumus, ķiplokos, domāju, es varētu arī pielikt. Un šodien taisīt sacensību, kurš ātrāk sakapās sīpols. Skaidrs, kurš tur Te uzvarētu. jau ir sakapāti? Nē, es tikko sāku tikai. Es vienkārši pēc skaņas dzirdu, kā tev tur jau viss notiek. Es viņus mēģinu patiesībā tagad padarīt par it kā rīvētiem ar kapāšanas palīdzību. Bet kāpēc ir vajadzīgi tie sīpoli? Sīpolu sula padara to gaļu lipīgu patiesībā. Vēlams arī pēc gaļas sajaukšanas ļaut viņai kādu brītiņu savilkties ir. Bet īsti kebabs, man liekas, no jērgaļas. Jērs vai lielops, jā. Es jau kapāšu zaļumiņus. Tā, Zane, tev tur, es skatos, ir zaļumi. Vai es Droši. varu no tevis pētersīlu mazliet paņemt? Cienājies, cik vien gribi, man te ir diezgan Skrienu daudz. ciemos. Kāds varbūt jautās, cik daudz? Uz acis. Ja kaut kādu pusi teikaroti. Kanēli es pieliku apmēram teikaroti, paprikas pulveri arī teikaroti. Citas garšvielas var arī pielikt drusku vairāk vai mazāk. Sāli tu arī liks? Sāli es šoreiz arī likšu, jo šajā gadījumā es gribu, lai man tā gaļa mazliet savelkās un nenokrīt nos no tā iesma. Jā, jo burgerīt tu man toreiz atceros. Jā, es tev sabaidīju. Samulsināju, ka nedrīkst likt sāli. Man omīte mācīja, ka vienmēr jāpieliek cukurs klāt visam ēdienam, tad vienmēr garšojot labāk. Mana gaļa ir gatava, esmu izmīcījusi. Mana gaļa ir gatava. Man liekas, ka gaļām vajag atpūsties. Mums arī vajag atpūsties. Es tev aicinu uz gardu saldējuma pauzi. Super, es labprāt. Man liekas, ka tu esi pārkārs nedaudz pie tā grila, un tev vajadzētu saldējumu. Kamēr tu domā, kādu saldējumu ņemsi, es tev parādīšu vienu TikTok trendu, ko es gribētu izmēģināt ar tevi. Lūk, šeit ēd saldējumu ar vīnu. Nu, ar olīveļu man bija mazāk šaubu nekā par šo, jā. Nu, mēģināsim. Un tad redzēs, kā mums sanāks. Pieļauju, ka viņam arī vajag nedaudz ievilkties. Cik tur daudz jāliek? Es nezinu. Varžo pēc sarkanvīna. Kā divas labas lietas, kas tur slikts var būt. Nu, pamēģinam. Es nezinu. Nu, tā kā vītra saldējumi, jā. Man likās, tā kā es vispirms apēdu tā kā ar saskābušiem ķiršiem, bet pēc tam es saprotu, ka tas ir vīns. Bet nav slikti īstenībā. Nu, nav slikti, bet ar olīveļu un sāli bija labāk. Tas, laikam, bija labāks, jā, eksperiments. Es tomēr, Zana, atgriezīšos pie savām sendviča ēšanas. Uģi, paldies tev par saldējumu pauzi. Bet skatītāji, jums ir iespēja piedalīties mūsu konkursā. Rakstiet tepatās YouTube komentāros, kurš ir jūsu mīļākais saldējums un kāds no jums laimēs ļoti foršu balvu no Lidl. Tā es taisīšu jau mērcīt, jo man liekas, ka vajadzētu, lai labi savalkās tās garšiņas. Te būs jogurtiņš, un tad es likšu zaļumiņas, ķiplotiņu. Pipariņus nedaudz. Ļoti labi. Man mērcīt gatava. Es gan nākšu pie tevis ciemos savai mērcei, es pielikšu arī dilles, varbūt nopirkšu kur žūrija ar dillēm. Tā, turku zirņi. Tad es ķeršos pie piedevām. Es taisīšu salātiņus no gurķiem, sarkanā sīpoliņa un tādas marinādītas. Marinādītai uztaisīsim
mērcīti tādu no rīsu etiķa. Tad mums vajag arī cukuriņu un sāli. Un oliveļu. Man ir ļoti garšīgi mērce. Es teikšu tā, ka es gribu iedzīt tevi un es sākšu savu gaļu likt uz iesmiem un likšu cepties. Labi. To jādara slapjām rokām? Nu vispār, ja slapjas rokas ir labāk, jā. Nu, cik daudz tur vajadzētu to gaļiņu, kā tev šķiet? Nu, cik nu tur ēst, to kebabiņu gribi, bet man būs apmēram šāds. Nu, es lieku virsū. Izskatās tā kā pēc konsistences un tās krāsas diezgan līdzīgi mums. Nu, es jūtu, ka man smaržo pēc tā, ko es gribēju panākt. Man kāds atkal sabotāžē, man ir pazudis instruments, tāpēc es ar karoti. Es neesmu vainīga, Uģi. Nu, es par to neesmu tik droši. Tu dzirdi to skaņu? Jā. Gluži kā uz grila. Reku, man jau ir gatavs mini kebab burgeris. Es savus citrons aizmirsu grilēties uzlikt. Nu, es savai salātu mērcei, es skābumam paņēmu šo citronu sulu, bet es tos citronus pirms iemērkšu cukurā un nokaramelizēšu uz grilu, un tad man būs tāda grillēta, cukurīga salda, varbūt mērce sanāk. Super, izklausās baigi labi, šitos varētu kādreiz atkārtot. Bet tev jau tas grils nav. Uz grilu pandas arī var smuki apgrillēt. Labi, tas patiesības mirklis ir klāt jāstāsta, kas tur sanāk. Kādi mazulīši! Kebabam jābūt labi ceptam, Uģi. Vai varbūt arī vidēji cepts? Nu, varbūt viegli vidēji cept, vai vidēji labi cept. Vai vienkārši cepts? Var ceptu vienkārši taisīt, jā. Nu, Klau, Zane, tad cik tev ilgi man gaļa iet atpūsties? Ja tava arī tūlīt dodās atpūsties, mēs varam varbūt iet parūpēties par mūsu viesiem. Par viesu sagaidīšanu. Pagatavot kaut ko viņiem apspiedzinošu. Daram tā. Tā, Zane, šodien mēs pagatavosim mūsu viesiem pamieloties mazliet savādāk kokteilīti ar laimu un medu. Pirmais, ko mums vajadzēs, ir dabūt medu glāzē, un es pa to laiku izspiedīšu laimas sulu šoreiz. Mums ir vajadzīgs apmēram šotiņš ar laimas sulu. Izmaisīsim. Šoreiz mēs lejam ābolu viskiju liķieri. Tā, un pēdējais, kas mums vajadzīgs, ir sauss vai pussauss ābolu sidriņš. Nu, ābolīts un salmiņš. Nu, ekscelents welcome drinks mums sanāca. Nesīšu viesiem. Citroni ir gatavi atdot savu sulu dargo. Nu, Zane, kā tev iet? Man tūdaļ gatavs, es vēl gribu pāris punktus uz zi. Es gribu zaļumiņus pārkapāt pāri. Kā tev? Tev esi gatavs? Jā, nu man ir gatavs jau ļoti sen, un es uz tevi ļoti ilgi gaidu, jau apmēram pusminūti. Nestāsti man. Voilā! Brīnišķīgi. Esam gatavi. Šoreiz, lai maldinātu un jauktu galvu, esam mainījušies arī vietām ar šķīvi krāsām. Man ir baltais un Zanei Pelēkais? pelēkais. Tā kā aicināsim žūriju un skatāmies, kā mums iet. Es Kāpēc? vairs neko neteikšu. Kotleta zuguns taču nevar nepiededzināt. Es domāju, ka tas ir mans speciāls taisīts. Droši vien. Spānis mierīgi var piediezināt, easy. Nē, es teikšu uzreiz, ka šis ir uz grilu. Ak, Dievs. Cik garšīgi. Garšīgi. Man nav absolūti nekādas pārliecības šoreiz. Es domāju, otrs jāgaršo vienkārši, ne? Nu, garšo ļoti citādāk.
Cits pavārs. Kanēls tēt. Un tad otrs, protams, tad ir šis. Nu, redz, kauķi. Neizšķirt. Nu, neizšķirt, mēs atgriežamies. Super. Man prieks, ka bija Man arī nē. tāds rezultāts. Tev nē. Labi, ko mēs varam darīt lietas labā? Nu, mēs varam mēģināt pēdējo epizodi ar kaut ko ļoti ikonisku un tiešām, kas ir paredzēts grilam, un tas būs šašliks. Labi, bet tad viss. Nu, tad viss. Par uzvarētāju. Nē, labi, ja šis ir tiešām ne uz grila cepts, tad es nezinu, ko es vairs zinu. Zini, kas ir afogāto? Nē. Man jau sen gatavs, es gaidu no tevis zaļo gaismu. Tas, ka mana slepenā sastāvdaļa arī nostrādā.